Pudelītes ir tukšas, mans eksperiments ir noslēdzies. Jādodās nodot analīzes, lai zinātu, kā man eksperiments ir izdevies. Nodosim D vitamīnu, C vitamīnu un dzelzi. Slaimīgais numuriņš 104. Īstenībā analīžu nodošana man ir viens no tādiem lielākajiem pārdzīvojumiem. Es nezinu, kāpēc, bet es mēdzu arī noģībt. Olā. Nu, ko tas bija super labi. Vispār nekāda ģīpšana, viss bija perfekti. Izskatīsimies, kas mums tur labs ir. Ļoti jauka māsiņa. Un te ir mani pārsteidzošie rezultāti. Wow. Tātad D vitamīns 54,20. Un iepriekš izrādās man ir bijis 35. Skatāmies dzelzi. Dzelzis 12. Wow, 12 ļoti labi, jo man bija 9, bet tas bija 2. gadā. Feritīns 24. Tās priekš manis arī ir ļoti labi, jo pirms tā man bija 14,9. Tas bija 24. gadā. Man šķiet, ka eksperiments pat tiešām ir izdevies. Un gribu atgādināt, ka tas ir ļoti ērti lietojams, nekārina kuņģi, nekādas sliktas dūšas un tas lieliski garšo. Un Latvijā ir veikts novērojums, kas atklāja, ka 3 mēnešus lietojot F26, feritīns palielinājās par vidēji 91%. Wow, priekā!